Noskatoties nākamo sižetu, uzdosim jautājumu un pareizi atbildot, balvā pārsteigums no aptieku produkcijas un salona Delora. Pētījumi liecina, ka uzņemot ieteicamo omega-3 taukskābju daudzumu, plānojot grūtniecību, tās laikā un barojot ar krūti, bērni attīstās daudz ātrāk nekā tām mātēm, kuras šīs taukskābes organismā pietrūkst. Omega-3 taukskābes ir nepieciešams organismam, jo tās atrodas katras mūsu šūnas membrānā. Viņas arī tātad darbojās pozitīvi ne tikai kā vilmaiņas regulātori, bet arī tātad uz sirsniņu, uz vispārējo stāvokli. Pierādīts, ka bērniņi, kurus mammas lietojušas omegas taukskābes, viņām arī tātad ir labāka smadzeņu darbības attīstība, ja bērniņi paši par sevi ir veselīgāki, imūnā sistēma ir spēcīgāka. Neaizmirsīsim, ka organismam nepiesātinātās omega taukskābes ir vajadzīgas visu gadu, īpaši pavasarī. Mans personīgais uzskats un arī saviem pacientiem es parasti iesaku zivju eļļu lietot visu gadu nepārtraukti. Gan ziemā, gan rudenī, gan pavasarī un arī vasarā, kaut gan valda uzskats, ka vasarā varbūt tā nav tik svarīga. Runājot par zivju eļļu, tā ir svarīgākais omega-3 taukskābju avots, un šīs taukskābes savukārt ir būtiskas normālas šūnu membrānas uzbūvē. Un ja mēs domājam, ka iedomājamies tēlaini šūniņu, piemēram, smadzeņu šūnu, un iedomājamies smadzeņu šūnas funkcijas, tad šīs smadzeņu šūnas mums nodrošina reakcijas spējas, atmiņu un visu pārējo. Līdz ar to, ja šīs šūnas būs uzbūvētas no pareiza materiāla, viņas funkcionēs labi un nebūs problēma. Savukārt, ja mēs būvēsim šūnas no materiāliem, no taukskābēm, kas ir pārceptos taukos un cepumos, tādā gadījumā, tad cerēt uz to, ka smadzeņu šūnas funkcionē labi, ir diezgan vieglprātīgi. Tāpēc es iesaku izmantot labus materiālus, un tad ne tikai smadzeņi, bet visas organisma šūniņas pildīs savas funkcijas labi un pareizi, un viss būs kārtībā. Omega-3 ir vairāk vajadzīgs galvas smadzeņu šūnu funkcionēšanai, sirds asinsvadu normālai funkcionēšanai. Tad omega-6 vairāk ir svarīgāks tieši hormonu izstrādē un lai būtu vesela āda, piemēram, cilvēkiem, kam ir psoriāze, pinnas, lietojot omega-6, šī stāvoklis visbiežāk labosies. Sirds zivju eļļa, sirds spēkam un asinsvadu veselībai. Tas ir bagāts omega-3 taukskābju avots, kas īpaši nepieciešams sirdslimniekiem. Sirds zivju eļļa satur lielu zivju eļļu devu ar augstu omega-3 taukskābju koncentrāciju. Nepiesātinātās omega-3 taukskābes sekmīgi uzlabo asinsvadu stāvokli, palielina to elastīgumu, normalizē asinsspiedienu. Kardiologi to bieži iesaka pacientiem ar sirdslimībām, pacientiem pēc infarkta. Īpaši svarīgs taukskābītes ir cilvēkiem, kam ir problēmas ar kardiovaskulāro sistēmu, jo ir pilnīgi pierādīts, ka cilvēkiem, kas lieto zivju eļļu, teiksim, situācijā, ja ir miokarda infarkts, tad atveseļošanas periods ir vieglāks un arī komplikāciju mazāk. To jau ir pierādījuši kardiologi savās ikdienas darbā. Tādēļ tiem, kam ir tendence uz šīm slimībām, tomēr būtu īpaši svarīgi atcerēties zivju eļļas kapsuliņu katru dienu iedzert. Sirds zivju eļļas nepiesātinātajām taukskābēm piemīt holesterīnu pazeminošs efekts. Tas ir labs preparāts, ar ko saulaicīgi uzsākt holesterīna līmeņa pazemināšanu, kad tas nav pārāk liels. Uzmanību jautājumam: nosauciet 3 omega-3 taukskābju avotus. Konkursa atbildes sūtiet īsiņā uz tālruni 25 65 8 666. Nākamā raidījumā paziņosim konkursa uzvarētāju.